Ceru, ka visiem bija jauks pārtraukums un laipni lūdzam atpakaļ pasaules galā. Tātad, kā jūs zināt, ir sācies 3. pasaules karš. Savienotās valstis un Izraēla ir sākušas uzbrukumu Irānai, un mēs tagad esam šī kara 4. dienā. Mēs varam sagaidīt, ka šis karš ilgs daudzas nedēļas, iespējams pat daudzus gadus. Bet es jums apsolu, ka pēc šī kara beigām pasaule nekad vairs nebūs tāda pati. Tāpēc nākamās dažas nedēļas mēs izmantosim spēļu teoriju, lai izprastu un analizētu ģeopolitisko situāciju. Es jums iemācīšu idejas, teorijas un paņēmienus, lai saprastu apkārtējo pasauli un veiktu prognozes. Un mēs varēsim pārbaudīt, vai mūsu analīze ir pareiza, jo viss notiek reāla laikā, un mēs varam to salīdzināt ar realitāti. Labi, tad pārskatīsim dažus pamata faktus par to, kas līdz šim ir noticis. Agrā sestdienas rītā Teherānā izrēlieši un amerikāņi veica dekapitācijas uzbrukumu pret Ajatolu Hamenei, kurš ir Irānas augstākais līderis. Par to, kas īsti notika, ir strīdi un domstarpības. Amerikāņi un izrēlieši apgalvo, ka viņiem bija precīza izlūkošanas informācija par līderu atrašanās vietu, tāpēc viņi nosūtīja lidmašīnas, lai bombardētu to vietu. Viņiem arī bija spiegs, kurš ierakstīja mirušā ķermeni. Tas tika paziņots. Sākumā irāņi to noliedza un uzstāja, ka viņš joprojām ir dzīvs, bet galu galā valsts mēdīji atzina, ka viņš gāja bojā gaisa triecienā. Tomēr viņi arī teica, ka viņš bija 86 gadus vecs un izvēlējās mirt. Viņš varēja aizbraukt uz Maskavu, bet tā vietā izvēlējās palikt Teherānā un mirt par savu tautu. Turklāt viņš gāja bojā kopā ar daudziem radiniekiem, viņa meitu, znotu un mazbērniem. Tātad daudz no viņa ģimenes gāja bojā šajā uzbrukumā. Ir arī ziņas, ka viņam bija prostatas vēzis, tāpēc viņš tā vai tā drīz būtu miris. Tas, kas mums vispirms jāsaprot par šo karu, ir tas, ka, lai gan amerikāņi un izrēlieši apgalvo lielus panākumus Irānas vadības dekapitācijā, no irāņu perspektīvas tas ir mocekļu nāve. Irāņu reliģija ir šītu islāms, kas atšķiras no sunītu islāma. Sunīti ir vairākums, aptuveni 90% visu musulmaņu pasaulē. Šīti tomēr ir bijusi minoritāte, un kā tādi viņi vienmēr ir tikuši vajāti. Tāpēc šītu ticībā galvenā vērtība, spēks, kas visus saista kopā, dod mērķi un nozīmi dzīvei un pamudina uz rīcību, ir mocekļa ideja, kas saistīta ar džihādu. Upurēt sevi reliģijas vārdā, upurēt sevi kopējā labuma vārdā. Padomājiet par Hamenei nāvi kā par upuri, pašupuri, lai motivētu irāņus šajā karā. Tātad, tas ir pirmais, kas jāsaprot. Irāņiem tas nav parasts karš. Tas nav ekonomisks karš. Tas nav pretestības karš. Tas ir džihāds. Tas ir karš pret lielo sātanu, lai atrieptu savu līderi. Viņi cīnīsies līdz nāvei. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts ir šis. Tajā pašā rītā, kad Hamenei tika nogalināts, viņi patiešām trāpīja skolai Teherānas dienvidos, nogalinot aptuveni 150 skolēnus, meitenes pamatskolā. Par to nav strīdu. Tas tiešām notika. Vispirms amerikāņi un izrēlieši teica, ka skola atradās blakus militārai bāzei. Mēs mērķējām uz militāro bāzi. Otrkārt, tas nebija mēs, kas trāpīja skolai. Tas bija pretgaisa aizsardzības raķete, kas nomaldījās. Irāņi uzstāja, nē, izrēlieši apzināti uzbruka skolai, lai nogalinātu bērnus. Un jūs jautājat, kāpēc izrēlieši to darītu?
Bet pēdējos gados mēs jau esam redzējuši, ko viņi darīja Gazā, Palestīnā pret palestīniešiem, un tas ir diezgan konsekventi ar to, ko izrēlieši ir darījuši. Šī darbība pret izrēliešiem ir paredzēta, lai parādītu sev un pasaulē. Mēs tagad esam pilnībā iekšā. Mēs esam veikuši upuri. Mēs esam apņēmušies uzvarēt šajā karā par katru cenu. Un šī darbība ir arī pamudinājusi Irānas tautu pretoties ar pilnu spēku. Es gribu, lai jūs to paturētu prātā, un atkal mums nav pilnīgi pierādījumi, ka tas bija izrēlieši, bet ņemot vērā viņu iepriekšējās darbības, tas ir diezgan konsekventi. Tāpēc mēs varam pieņemt, ka tas ir kaut kas, ko viņi izdarīja, un mēs apspriedīsim, kāpēc un kāds ir mērķis, ejot tālāk. Tas ir ļoti sarežģīti. Tālāk es jums gribu parādīt Dubaju. Dubaja tiek uzskatīta par vienu no bagātākajām un drošākajām pilsētām pasaulē. Tur dzīvo desmitiem tūkstoši rietumnieku, jo tā ir tīra, nav nodokļu, var pelnīt daudz naudas, ir lieliski restorāni. Tas ir Dubajas ekonomiskais modelis. Tā ir viena no Persijas līča valstīm, GCC valstīm. Ilgu laiku Dubajai bija lielisks darījums, jo tās bija ASV militārās aizsardzības paspārnē. Viņiem nebija jāiztērē naudas aizsardzībai. Viņi atradās tuvajos austrumos, naftas ražošanas centrā pasaulē, tāpēc koncentrējās uz aviāciju, loģistiku, finansēm, turismu. Viņi kļuva ārkārtīgi bagāti. Nezinu, vai esat lidojuši ar Emirates, vienu no labākajām aviokompānijām pasaulē. Dubajas lidosta ir visnoslogotākā pasaulē. Ilgu laiku Dubaja uzplauka ASV aizsardzībā. Dubaja teica pasaulē: klausieties, mēs esam kā Šveice, mēs esam neitrāli. Mēs nevēlamies iesaistīties nekādos karos. Mēs esam šeit tikai, lai rūpētos par saviem pilsoņiem, lai visi labi pavadītu laiku un pelnītu naudu. Un tad uzreiz pēc kara sākuma Irāņi uzbruka GCC valstīm – Dubajai, Abu Dabī, Bahreina, Katārai, Kuveitai. Šīs valstis teica: kas notiek? Mēs esam neitrāli cilvēki. Mēs neesam iesaistīti šajā karā. Un Dubajas lidosta tika slēgta. Vienā brīdī bagātie cilvēki Dubajā bija gatavi maksāt 250 000 ASV dolāru tikai, lai iekāptu lidmašīnā un aizlidot prom. Realitāte ir šāda. Ilgu laiku Dubajai bija reputācija kā drošai vietai, tāpēc cilvēki tur pārveda naudu. Zini ko, puiši? Pēc tā, ko izdarīja Irāņi, tā ir mirusi. Dubaja kā pilsēta ilgtermiņā ir mirusi, jo jūs kā bagāts rietumnieks nepārceļaties uz vietu, kur jebkurā brīdī var uzbrukt Irāņi. Jūs varat pārcelties uz Singapūru, Hongkongu, Japānu, Dienvidameriku, bet ne uz Dubaju. Tāpēc lielais jautājums mums ir: kāpēc Irāņi to izdarīja? Viņi saka, ka īstie uzbrucēji ir amerikāņi. Kāpēc uzbrukt GCC? Un ne tikai tas, viņi pastiprina uzbrukums GCC. Tas ir kaut kas, ko mēs šodien ļoti uzmanīgi aplūkosim. Īsā atbilde ir šāda, ka šīs vietas, lai gan tās izliekas neitrālas, tajās atrodas ASV militārie spēki. Viņas atļauj izrēliešiem un amerikāņiem izmantot savu gaisa telpu, lai uzbruktu Irānai. Tagad par Bahreinu. Bahreina ir interesanta, jo atceraties to, Bahreina iespējams būs viens no galvenajiem šī konflikta centriem. Pirmkārt, tur atrodas ASV 5. flote, viņu jūras spēku bāze tuvajos austrumos. Un kā redzat, Irāņi tai uzbrūk ar raķetēm, un tā tiek iznīcināta. Bahreina ir interesanta arī tāpēc, ka aptuveni 50% vai pat vairāk iedzīvotāji ir šīīti. Irānas reliģija, bet vara tur ir sunītu rokās. Tas, kas padara šo triecienu patiešām svarīgu no mūsu perspektīvas, ir tas, ka Irāņi ne tikai uzbruk ASV militāriem objektiem, ne tikai iznīcina GCC ekonomiku,
bet arī mēģina aizdedzināt reliģisko karu. Ja esi šīts, tu esi lojāls ajatolam. Un ja viņš ir miris, tad kā reliģisks pienākums tev tagad jāveic džihāds pret ienaidniekiem. Tas nav citādi nekā citās reliģijās. Ja kāds gribētu nogalināt pāvestu, katoļi būtu ļoti dusmīgi un gribētu viņu nogalināt. Tāpēc tagad šīti iespējams galu galā sacelsies un radīs revolūciju Bahreinā. Es domāju, ka Bahreina būs pirmā, kas kritīs. Dubaja iespējams bankrotēs, bet ilgtermiņā mēs varam sagaidīt, ka visa GCC teritorija, ieskaitot Saudiju Arābiju, galu galā sabruks. Un to mēs izmantosim spēļu teoriju, lai izprastu.